Labdien, cilvēki! 2025. gada Vīģikā. Noslēguma Vīģiks šim gadam ir klāt. Īsi un konkrēti var sākumā pateikt tā kā trailerīt. Šis gads nebija tāds kā citi gadi. Jā, bet tas nenozīmē to, ka viņā nebija lietas, kuras varētu pieminēt, kad tajā nebija statistikas, kaut kas jauns, kaut kas nebijis. Tāpēc mēs paskatīsimies, kas bija un paskatīsimies, kas ir plānā nākotnē. Šīs gads nav tas labākais. Ir. Bēdīgs šis gads. Nebija. Es esmu sagatavojies, man ir aparāts, kur var paskatīties un pierādīt, ka šīs nebija tas labs gads tāds. Jā, bet ziniet, kā ir līknis, jā? Un līkni iet šidā. Šidā. Jā. Bet jāskatās pozitīvi. Tur nav nekas pozitīvs. 2015. gadā, kad šito filmē, man bija šis pats džempers. Un tagad arī ir šis pats džempers 25. Super prieks. Tāpēc es saku, ir kaut kas pozitīvs vismaz. Bet jā, cilvēki, bēdīgs gads ir. Bēdīgs. Nav bija reizīgs. Bet ko jums var pateikt? Nebija nekāds reizīgs šodien. Tu saprat, ko es domāju. Šodien. Cilvēki, ko var pateikt? Mums nav daudz jārunā šodien. Jā, ziniet, cilvēki... Man kākāt ļoti vajag, tāpēc es gribu ātrāk prom. Jā. Man svešās toaletēs negribās iet, tāpēc man mājās gribās kākāt, tāpēc es mocos tagad. Paldies jums, ka jūs vēl šajā gadā bijāt un skatījāties. Jā. Šis ir mūsu pēdējais gads, jo līkni iet šitā, tāpēc nav jēgas vairs filmēt. Tieši tā. Un vienkārši jums jāskatās uz to tā, ja jūs, piemēram, ejat pa ielu un jūs vairs nevarat tikt līdz veikalam pa 5 minūtēm, jūs tiekat pa 8 minūtēm, ir laiks visu beigt. Es to neteicu tikko. Soņa! Tu man kaka iesit tikko! Tas ir joks, protams, mēs nebeigsim neko filmēt. Pat ja nav tik daudz views, kā gribētos, jā. Nav zinātniekam jābūt. Views tik maz ir tāpēc, ka nekas nav filmēts šogad. Jā, tas ir fakts, jā. Tu nerunā, tu nezini neko. Es sagatavojos, es zinu. Beidzot, Dievs. Bet nav, jo nefilmēju neko. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mēs salīdzināsim ar iepriekšējo gadu, protams. Jo pagājušajā gadā tur bija daudz, kas tur bija gājiens uz Kuldīgu, telts, dzīvošana, mežā, nedēļa. Tur bija daudz, kas Vīģikiem, Vīģiku veidā. Šogad nekas tāds nebija. Šī gada lielākais notikums Silent Hill epizodes, kas, it kā ir krūti, bet, Skūteru reģistrācija arī bija liels notikums. Tas nav tādā līmenī, kā iet ar kājām līdz Kuldīgi. Ko tu tā redz? Tu atradi slikto visā. Nē, ir jāskatās realistisko, saproti? Jo cilvēki, ko makarons ausīs viņam? Man liekas, no kaut kāda... Cik ilgi nebija filmēts nekas no februāra? Ilgi, mēs to paskatīsim. Davai, es to gribu zināt. Šis ir tāds intro, pirms mēs sākam skatīties, jo, varbūt kāds neskatās. Tā kā, cilvēki, milzīgs jums paldies, ka jūs šajā gadā bijāt, vēl skatījāties. Jā. Paldies jums. Mēģināsim kaut ko vairāk nākamgad, neko nesoli, bet mēģinās. Saprotiet, tāpēc vienkārši negribās mēs jau pagājuši gadu solījām. Piemēram, viena lieta, es zinu, ka šogad točs nebija. Nebija Dvais Vīģika. Tie laikam arī nebūs vairs. Jā, vienkārši nav neviens nesūt. Nav jēga vairs tiem sūdiem. Jā, tur neviens ko tur iesūtīs. Es ieraudzīju veceni. Tas jau ir bijis 5000 reizes. Jā, vai ja tur tiešām būs situācija, kas ir momentāli jāatrisina, kas ir fantastiski problēmā, palīdzēs. Bet līdz šim tie Vīģiki ir tik daudz, vienkārši var sameklēt atbildi, kas ir kanālā. Saprotiet? Negribās atkal to pašu filmēt, saprotiet? Tur tā problēma. Un, ja kas... komēdija minūtes, kaut arī šogad nebija, tas bija pirms tam, es nezinu, vai to pieminēju iepriekšējā gadā, stabili arī nebūs. Nevienam, kā saka latviskā valodā, nevienam vispār Jā, bet mēs strīmojam daudz. Tas ir viens no faktoriem, mēs strīmojam daudz vairāk nekā pagājušajā gadā mēs strīmojam. Tepat ir bijuši, man liekas, 40 dienu
bez pārtraukuma strīmi. Jā, tas ir bijis, jā. Subatons, Protams, jā. garš reāli, jā. Un, ir pilnīgi, jā, Jā. Gads sākās ar sūtījumiem, dāvanu videoklipu. Mēs pagājuši gadu nepaspējām, aizpagājuši gadu mēs nepaspējām. Ielikt viņu decembrī, tāpēc mēs janvārī ielikām. Taču janvārs pagājuši gadu, šogad sākās ar to vidiku, ar dāvanu sūtīšanas vidiku, kur mums viens no skatītājiem kaku atsūtīja. Jā, tas bija traģiski. Jūs variet to apskatīties. Šajā gadā arī, decembrī, kas nesen iznāca pēdējais vidiks, tas arī ir labs par dāvanām. Kā griež? Jā, cilvēki, kurš mēs beidzam filmu. Nē, karači, šis ātrāk jādara. Man tā iedūra tikko kaka vēderā. Šausmas. Tā tad, jā, tad mēs uzfilmējām skābās konfektis, kas arī no dāvanām bija, jā. Takš to mums vēl papildus kontents bija. Jā, bija 16,000. Var redz, labs gads bijis, es nezinu, raute. Tad CSDD, kur Kaspars brauca skūteri reģistrēt. Tur bija tā pauze. Tur bija 3 mēnešu pauze starp tiem konfekšu un CSDD. Tu melo bišķiņ, mēnešu pauze, bratiņ, mēneša, jā, tur nekāda 3 nebija. Tas bija februārī, jā, tas martā uzfilmēts, tāpēc, tu kaut ko aizmirs, jā. Ko? Jā, 3. februārs, maijs. Ej, nē! Pēc vidi, kad mēs es nevaru vairāk. Mājā mēs uzfilmējām vidiku, jā, tas par skūteri, pastāst. Jā, cilvēki tur beidzot saprat to, ka ir iespējams reģistrēt skūteri CSDD, lai viņš ir legāls. Tāpēc vajadzēja paņemt, aizvest. Viņa sākās sezonas, saprat to, ka negribēsies iet ar kājām uz jūru, negribēsies iet ar kājām uz veikalu, trenēties, vajadzēja skūteri iereģistrēt. Tāpēc aizbrauc Rīga, reģistrēja, un tur bija, protams, sistēma, kas ir jāuztais, lai viņi vispār var reģistrēt. Tas notika un viss, bet, kā zināms, man to skūteri Mēs esam atpakaļ. Jā, daudz kas notika. Ļoti daudz kas. Cilvēki, mēs esam atpakaļ. Es biju mājās. Izdarīju kaut ko vajadzēja izdarīt. Jā, un paralēli paņēmu statīvu, līdz ar to statīvs vismaz tagad ir, tāpēc var dzīvot. Cilvēki, tas ir murks, kas cilvēkam ir jācieš. Caur ānusiem. Tas nav normāli, kas ir jācieš cilvēkam. Jā, tāpēc cilvēki arī tāds gada atziņa rūpējieties par savējo ānusu. Jā. Bet kur mēs beidzām, es pat neatceros. Kaut ko par skūteriem reģistrācijām jā, par pateic. Skūteru reģistrāciju viņš runāja. Jā, pateic. Un tas ir ļoti svarīgi, jā, jo līdz tam mēs nebijām braukuši ar skūteriem laikam, pusotru gadu laikam. Ļoti ilgi. Jo likumi bija pieņemti tādi bēdīgi, jā. Viņš aizgāja, to izdarīja, piereģistrēja, un tad es sapratu, tad ir jaunā dzīve var sākties. Un tad man arī vajadzēja, protams, reģistrēt. Bet tas bija liktenis to atrast, ja kas cilvēki. Man liekas, es nestāstīju tajā vidikā. Es reāli vienkārši sēdēju TikTokā, un tur parādījās viens random vidiks, kur reāli čuvaks čuvakam jautā, vai ir iespējams reģistrēt skūteri. Stīpro. Stīpro. Jā, un viņš pateica, jā, tas ir iespējams. Neizbīt kameru! Protams, neteiksim kā un kas, tas jums pašiem jānoskaidro, ja interesē. Bet beigās uzzināju. Viss tika reģistrēts tā kā vajag, oficiāli, un nozaga skūteri. Jā, viņam nozaga skūteri reāli, par to runāt. Es piereģistrēju, un man liekas, pēc tās dienas tad viņam nozaga. Jā, mēs paņēmām, atbrauc šita mums iztestējām braucienu. Es ar šito pašu džemperu braucu tajā dienā. Tas bija kaut kāds jūnija beigas, man liekas. Un mēs braucam, svinējām. Tajā vakarā es atnācu mājās, es atstāju skūteri lejā.
ķipa, un sapratu, ka tāpat būs jābrauc pie viņa, jo viņam bija mans lādētājs, kaut kas tam līdzīgs. Nu, un tas bija, to varēja redzēt, tajā Viģikā bijām Praida gājienā. Pakaļ skūterim, nu, kad es braucu savam skūterim pakaļ. Jā. Uz Rīgu, un tad mēs tajā Viģikā nofilmējām to pēdējo kadru, kad Kasparam vēl bija viņa skūteris. Tas ir insane. Mēs izbraucām tur, un tad, jā, tajā naktī laikam tas... Bet pozitīvais tas, ka tagad ir jauns skūters, un par to jāizmirst, to skūteri nekad nedabūs apakaļ. Nekad vairs. Neviens nepalīdzēja, kas? Neviens nepalīdzēja. Tāpēc, jā. Cilvēki, man jums ieteikums, kad kādam kaut ko nozog, un jūs gribiet palīdzēt, jums ir telefons, filmējiet, kad kāds ir uz ielas ar kaut ko zaktu. Nevis uzrakstiet, ir redzēju, zirgs gāja pa ielu ar tavu skūteri. Tas neko nedod. Nofilmē, nofočē, lai redz, kā cilvēks izskatās. Tieši tā. Nu jā, nu to mēs uzfilmējām, bet vēl bija labs Viģiks pirms šitā vloga, kas ķipa Praida gājiens, jā, nu, kad pakaļ skūterim savam braucu. Bija trakākie Jāņi dzīvē, tas gaļu cepšanas Viģiks. Klasiskais gada Viģiks. Man ļoti patika, kā mums sanāca viņu uzfilmēt, ļoti labs Viģiks, smieklīgs. Jā, ciemos atbrauc, kā, protams, redzējāt, ciemos Viģikā piedalījās Aivoris Smičs un Harrisons LV, tāpēc tas bija krūts pasākums. Jā, tas bija labs videoklips, un ticiet vai nē, tas ir viss. Tas ir viss, ko mēs šogad izdarījām. Līdz Silent Hiller. Jā, bet tas... Cik tur bija? 4 Viģiki? Jā. Dāvanu Viģiku nevar skaitīt, jo to mēs filmējām kā decembrī laikam. Un to pauzu arī baigi nevar skatīties, jo mums tur bija Subatons. Nu bija, jā, bet šogad arī bijis. Kā tā ir? Nu jā. Nu, protams, mēs jau nevienu nevainojam šeit. Bet, protams, ir skaidrs, ka paši ir vainīgi, ka tā ir. Neviens cits jau mūsu vietā tur nefilmēs neko, taču loģiski, jā. Bet es pateikšu godīgi arī, gribās, lai ir vēl kāds, kas filmē, lai ir kaut kāds... Nu jā, agrāk bija tik fun YouTube'ā, jā. Tas ir pakaļā. Varēja reakts uzfilmēt uz kaut kādiem smieklīgiem Viģikiem, ko citi ir filmējuši. Kaut kādu viedokli iedot par to, ko kāds cits ir pastāstījis savā Viģikā. Tagad nav, tagad reāli nav. Tagad filmē vai nu kaut kādi pieaugušie vīrieši, kaut kāds, nezinu, celtniecības video. Kā būvēt māju no nulles. Kaut kāds bagažs, kas tur ceļo nepārtraukti. Mašīnu Viģiki, kaut kādu mašīnu apskati. Kur ir veco laiku Viģiki tādi tipi? Ja tāda būtu sajūta tāda labāka... Viģiki jauniešiem. Mums ir vajadzīgi Viģiki jauniešiem. Jāfilmē mīkstā mantiņa apskats. Tas bišķiņ demotivē un... Protams, mēs varam arī spekulēt par ideām un tam līdzīgi, bet, vēl viens faktors, negribas sūdis filmēt vairāk, jā. Tāpēc, ka nav vairs tie laiki, jā, kā agrāk bija, kad varēja vienkārši paņemt telefonu un izdomā, paskaties, man zopaps kakā sēž. Un vienkārši izdomāt, uzfilmēt kaut ko tādu randomā, jā, tagad to nevar. Stulbums. Tagad taču neliks neviens tādu Viģiku iekšā. Protams, vēlreiz var teikt visu laiku. Mēs varētu filmēt advice, ja mums nebūtu ko filmēt. Mēs agrāk tā darījām, ja mums nebija prātā nekāds jauns kaut kas, tad bija šitie padomu došanas videoklipi. Un tie bija tāds vieglais ceļš ārā, ja ilgāk laika nav bijis Viģiks. Bet tas ir, kā mēs pirms tam teicām par tiem. Nav interesanti viņus filmēt vairāk, tāpēc, ka tas situācijas visiem jau vienādas tur ir. Jā. Visu laiku tik par kaut kādām vecenēm un viss. Cik var jau? Bija skūteri, dabūjām skūteri, Kasparam sākās mentālā depresija. Jā, jo viņam nozaga skūteri, un tad no 7. jūlija līdz pat 25. septembrim nebija Viģiki. Nebija nekāda Viģiki. Nekas nebija vispār. Un tad bija tā, ka jo mums bija plānā filmēt skūteru vlogs, mēs gribējām braukt, mēs gribējām līdz tam lokatoram pamēģināt aizbraukt. Jā, un tie skūteri īsti aizvilkt, bet nebija. Mēs kaut kur vēl gribējām braukt līdz Kolkas ragam provēt, cik tālu var aizbraukt. Cik tālu mēs izvilksim, jā. Jā, bet bija tādi plāni reāli, ko varētu filmēt. Un tad viņam nozog un vso. Daudz kas izšķirt, jā. Un tad pienāca septembris, un tad man bija tas jaunais skūters, un mēs sēdējām un domājām,
filmēt tagad, filmēt kaut ko... Nē, sāks ar Silent Hill epizodēm un visi tad vienkārši sapratu, ka Nu jā, jo mēs neko paralēli Silent Hillam neliksim vēl randomā citu kaut ko, lai Silent Hill views dabū. Tāpēc jā, tad mēs sākam Silent Hill F epizodes, kuras cilvēkiem patika. Tiem, kuri skatījās, tiem patika. Es domāju, gamings ir labākais standarts, kas kanālā ir. Ja, piemēram, agrāk tas bija tie paši Advice, ja tur kaut kādi tur, kas vēl bija, ēd pa lētu un viss šitie. Tad gamings, man patīk, labais ir tas, ka video spēles nekad nebeigsies. Tāpēc agri vai vēl būs kaut kas, ko uzfilmēt. Kaut arī tas būs reiz gadā, bet vismaz būs. Bet populārākais vidiks dzīve šajā gadā bija par X-faktoru, jā? Jā. 8. oktobrī, 6. es uzfilmēju. Kaspars bija svinēt. Viņš nebija Latvijā, tāpēc man vienam tas bija jādara. Pastāst. Tāpēc es uzfilmēju populārāko vidiku šogad. Kam labi, malacis, tu krūt. Un kā tu jūties par to, ka tu nepiedalījies šajā notikumā Es pateikšu tā, šis ir tā. Ja Tev nav nekā jāsaka, vai labi vai ne? Ja tas būtu kaut kāds tipa unique, ja tur taisu, tas bija unique. Tu pat neredzēji, tas bija tik funny. Bet tas bija X-Factor vidiks. Tas bija tik Tur nav funny. skills. Tur nav tavs League of Legends skills izmantots. Tur nav vajadzīgs skills, tur ir funny moments. Un to momentu var pieredzēt vienreiz dzīvē savā. Bet jā, un tas vidiks savāc... Kāpēc tu kasies? Jau 3. reizi šajā vidikā tu kasies. 42,000 views savāc. Tas bija ļoti populārs vidiks. Es arī TikTokā viņu ieliku iekšā, un TikTokā tur arī 120,000 skatījumu tam vidikam ir. Moš pat vēl vairāk. Šitas kasās un traucē visu laiku. Kas tev kaiš? Silent Hill bija kopumā 15 epizodes, 15 epizodes. Uz beigām, kā jau vienmēr, ar šitām epizodi vidikiem, iet šitā un šitā uz leju. Tas ir standarts, tāpēc, ka ne katrs noskatās tik ilgi. Jo jāatzīst, ir viņas ilgas, bet savādāk jau nevar likt 10 minūšu epizodes, jo tad būs 98 epizodes. Loģiski, jā. Bet tad sākās labie vidikā. Beidzās Silent Hills, bet sākās kaut kas good. Un kas good bija? Es neatceros, bet saka. Latvijas armijas pārtika. 15,000 views savāc. Un tas labākais... Tas priekš mūsdienām ir good. Tas ir good. Un tas labākais no tā vidika ir tāda tipa vidiki bija plānoti ar skūteri, jā. Tāpēc tas ir slikti, jo tāds vidiks, kā cilvēkiem patīk. Jā, tas bija jau ātrāk jāfilmē, nevis reāli ūdens beigās. Un tas ir tas bēdīgākais, ka bez tā skūtera daudz, kas nesanāk. Ir vajadzīgs skūteris cilvēki, elektroģiski samakāt. Jā, precīzi. Ir vajadzīgs. Jā, ļoti labs vidiks cilvēkiem ir patika. Es pat nezināju, ka būs tik, teiksim, viral, ka cilvēkiem patiks, tas. Bet, patika, jā. Daudziem cilvēkiem, pat veciem cilvēkiem. Jā, tas ir labi, beidzot. Bet jā, un tad mēs uzfilmējām nākamo interesanto vidiku, vai alkohols šajā valstī ir sērga. Jā. Radās tāda smieklīga ideja, jums apkārt tikai dzērāji ir, jā. Papilnu, jau no seniem laikiem, ja godīgi. Jā, ir dzērāji, Ziniet, ir tā, ka... Ir jau iegājis tā, ka alkohols ir burtiski kā ēdienreize. Jā, un šajā tāpēc mēs valstī izdomājām, jāpaskatās, jāuzfilmē tāds vidiks. Ir kam patika, ir kam nepatika reāli tas vidiks, jā. Bet kopumā bija labs vidiks, jo tas bija viss jāpasaka. Bija interesants, beidzot bija jāpasaka. Kopumā tāds smieklīgs mūsu vidiks nav tāds. Jā. Par nopietnu varbūt tēmu, bet bija tāds smieklīgs piegājiens. Un tad pēdējais vidiks, kas tagad ir par Ziemassvētku dāvanām. Jā. 10,000 savāc. Man likās, būs krietni mazāk. Mums agrāk bija tāds limits, ir labi, ja vidiks tiek līdz 10,000 skatījumiem. Tas bija tāds standarts, ja nebija, tad tas vidiks bija bad. Jā. Tā bija tīpaši pļaunieku laikos un pirms tam.
Bet kopumā... Toreiz bija tik viegli cilvēku views dabūt, tas ir pakaļ. Jā. Nu, reāli ar mobīlu. Žēl, ka toreiz nevarēja normāli pelnīt no YouTube. Jā. Tad tur varēja katru dienu vienkārši Bioshock epizodes likt. Kaut vai. Reāli varēja filmēt šodien, kā trenēt. Tad katru dienu Vidiks 10,000 views dabū, jebkāds. Jā, un mēs liekam katru Case opening, Jā. vlogs, kas, kad uz poda aiziet. Jebkāds Vidiks 10,000 Treniņš, savāc. ka mēs trenējamies mājās, tur pie tā viena stieņa, tur dzīvoklī. Tagad vairs reāli tā nav, tagad 10,000, nu priekš mums, es nerunāju par visiem, protams. Tas cilvēkiem ir 50,000 views un tam līdzīgi. Jā. Bet komā, jā, tas dāvana Vidiks labs, rekord daudz dāvans, kas bija, protams, šokējoši, bet, kā teicām, vairums no tiem cilvēkiem ir tie, kas aktīvi strīmos ir. Tāpēc, ja jūs gribat vairāk saprast par to kaut kādām idejām vai par dzīvi vai kas notiek vispārīgi, tad iesaku jums atnākt kādreiz uz Twitch arī uz kādu streamu un uzmanīties no tā, ka ja jūs uzrakstiet kaut ko ne tā, jums uzdarsīs. Bet nu, tas tā, for fun. Un ap vasaras periodiem mums vienmēr ir subatons, kas ir subatons, cilvēki atbalsta streamu, atbalsta kanālu. Un timers palielinās ar to, un mums ilgāks streams notiek, viņš 24/7 iet. Notiek visādi challenge, kurus sasniedz tie mērķi, un tad mums ir jāiet izpildīt viņus pēc tam vai no streamā, vai pēc tam ārpus subatona. Vasarā gaidiet tie, bet šovasar mūsu plāns par to pēc tam var pēc tam, jā. Mums tagad ir jānobeidz vēl ar views. Es nezinu, cilvēku uzrakstīt, jums interesē vispār šitas? Vajadzēja pašā Vidiks sākumā šito pat. Šitāds Vidiks? Jā. Man liekas, šitas ir... Vecie interesēja. Tagad jau daudz cilvēki ir aizgājuši prom, neskatās. Tiem, kas tagad vēl turpina skatīties, vai viņiem interesē vēl šitas. Jā, to es gribu saprast. Es nezinu, kuram interesē, cik views te kas ir savācis. Kam tas vispār ir svarīgi? Tas ir mums tikai svarīgi. Kāpēc jums tas būtu svarīgs kaut kas? Pasakiet. Bet mēs to agrāk darījām, tāpēc mēs to vēl joprojām darām. Bet pasakiet, ja kādam interesē vispār. Ja neinteresē, tad mēs varam vispār šito sadaļu neskatīties un nerādīt. Jā, un tad šīs būs vismaz uz pusi īsāks. Tas būs daudz īsāks Vidiks beigās. Bet, protams, mēs salīdzināsim iepriekšējo gadu, kā mēs teicām. Iepriekšējo gadu 2004. Jā. Tas bija ļoti ātri pateikts. Bija tas, jā. Pagājuši gadu, mini, cik pagājušo gadu mēs views dabūjām? Cik ciparu skaitlis tas ir? Tev jāmin, nevar es jau 15,000. Redz, tas jau grūti, tas ir visam, 460,000. Lohs. 1 miljons. 1,050,000 views bija pagājuši gadu, un šogad cik ir? Šogad... Tev ir informācija, šis gads bija sliktāks. Tad 1 mil bija, šis gads ir sliktāks, bet jārēķina to, kā arī visi citi vidi tik skatīt, un tam līdz 612. 736,000 skatījumu. Okay. Tātad, 300,000 plus mīnus ir mazāk views nekā pagājuši gadu. Ja godīgi, man liekas, ja būtu starpās Vidīgi, tad būtu tas pats, kas ja Vidīgi būtu vairāk nekā pagājuši gadu. 100% būtu vairāk nekā pagājuši gadu. Cilvēki, bet nākamgad būs Resident Evil. Būs februārī, mēnesis. Pavisam drīz būs. Mēnesis vēl. Jā, populārākie Vidīgi šogad, es saku, X-Factors 42,000. Skatītājs atsūtīja sūdu, tas ir tas Ziemassvētku atpakošanas Vidiks, kuru mēs janvārī ielikām. Skābās konfektes 3. vietā, tas arī no tā ir. Cik tev ir? 16. Cik mizīgi. Latvijas armijas pārtika ir 4. vietā, Jāņu Vidiks ir 5. vietā. Okay. Pretīgākais, kas kad mums ir atsūtīts 6. vietā ir. Un 7. ir Silent Hill 1. epizode. Good. Jā, 10,700. Okay. Pat nav bad. Un tad ir pārējais sūdi, un tur top 9 ir noslēguma Vidiks pagājušajam gadam. Wow. Jā. Un smējieties vai ne, cilvēks, smējieties vai ne, reps ir mana dzīve 16. vietā ir. Tas ir insane. Jā.
Kā tad? Tu saproti, ka... Tāpēc, ka tas ir labs reps. Reāli toreiz uztaisīs Survival Classic. Un 23. vietā ir kas tikko notika ar dziesmu. Tas ir insane. Jā, mācies dziedāt. Survival Classic. Cilvēku uzrakstiet. Karoči, man nopietns jautājums. Ierakstiet komentārus, ja es gribat, lai repa atkal tā Dzīve ir īsi ir arī 29. vietā. Tad cik jūda? 3,5. Karoči, tur repi daudz ir tajā topā, jā, tekš to. Tā kaut kā. Classics uztaisīt. Tā kaut kā. Vismaz kaut ko jēdzīgi toreiz darīja, nevis filmē, kā putni lido. Tas arī ir viss šodienas Viģikam, cilvēki. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamgad. Tas ir joks, protams, ir jāpastāst vēl, kas mums varbūt notiks. Cilvēki, piedodiet par apgaismojumu, pārāk gaišs. Traģiski. Nav svarīgi. Tātad par nākamo gadu, jo mēs runājam. Ir plānā daudz kas, tāpēc nebeidziet subscribot. Jā, būs. Gaidiet, būs reāli daudz kas. Tieši tā, sākot ar lietām, kas ir jādara balstīts Obligāti no iepriekšējā Subatona, tātad, kas tur bija mums jādara, ir pāris vidīgi, bet svarīgākais sērijas, kas jāfilmē ir, kur mums jābrauc un pa pilsētām Latvijas. Jā, brauksim pa pilsētām, uztaisīsim tādus vīģikus, es nezinu, kā mēs to izdarīsim, kāds būs formāts, to jūs redzēsiet un tas gaidīsiet. Būs šogad. Jā, apskatīsim jūsu mīļākās pilsētas Latvijā. Tādas sērijas mums būs nākamgad. Tev ir jāizlec no... Jā, gumija lekšanas vīģiks, tas ir obligāti. Jā. Mums vēl ir jāizlido uz citu valsti un jālido atpakaļ. Jā, jūs neziniet, varbūt tie, kas neskatās. Jā. Mums ir jāizlido uz random valsti un pat taisno jālido atpakaļ. Jā. Neko tur neapskatot, neko. Kāpēc jūs jautājat, kas tas ir? Jo tas ir tāds challenge bija mums. Tas Subatonā. ir viens, jā. Un laikam no Subatona tas ir viss. No Subatona, man liekas, tas ir viss. Jā. Tie ir obligātie, kas mums ir jādara nākamgad. Tas ir tas, kas būs 100%. Protams, tas nebūs viss, kas būs, jā. Jo, stabils, bet tas būs tas, Resident Evils būs obligāti. Tas ir vēl pēc viena mēneša, pusotra, nezinu, apmēram. Jā. Tāpēc tas būs tūlīt pat. Un vēl workout sērijas. Ko? Nezinu, vai tādi būs, bet, ja būs, tā jūs redzēsiet. Karoči, jā, bija maz doma par normālām workout sērijām, tāpēc tas ir tāds varbūt sadaļā. Tas būs. Subatons streamos būs, tā kā nāciet tur. Jā, bet Subatons šogad sāksies ātrāk nekā citas gads. Pagājā. Cerams, jā. Ir jācer. Jo, pagājušajā gadā arī mēs tāpat teicām. Jā, un pagājušajā sanāca vasarā. Sākās vēl vēlāk nekā gadu iepriekš. Tāpēc mēģināt, kāpēc sākt tā, lai nav vasaras vidū tas, saprotiet, tādā ziņā. Man liekas, tu vispār aizmirsti par šo. Jā, laikam, jā. Cilvēki, mēs gribam lidot kosmosā. Lidot kosmosā. Uzspiediet laiku, ja jūs gribat to. Tāpēc, jā. Filmēsim Alien Space Technology videos. Tas laikam tā viss. Gribētos, protams, vēl dažādas visādas. Bet nekad nevar zināt, kas gadu laikā notiks, ienāks prātā. Katrā ziņā nākamgad ir jāsāk beidzot filmēt. Nav. Lai nav pazars filmēt šito review atkal nākamgad un teikt, ka ir sliktāks gads nekā šīs tagad. Šī bija kārtējā gada filma, kur mēs runājam par gadiem. Jā. Par to, kāda bija. Lai arī mums viņš bija sliktāks par iepriekšējo gadu. Vismaz tas motivē uz nākamo gadu. Jā. Būt labākam gadam. Cerams, jums šis gads arī bija ideāls. Labāks nekā mums. Jā. Un nākamais gads būs vēl labāks nekā visiem, kurus jūs ziniet. Ja īsāk sakot, ja jūs ziniet, ka jūs bijāt sūdīgi, nav vienkārši jākāpj augšā, lai izkāptu no šiem sūdiem. Es pateicu, ka es kakāt biju. Cilvēki, ja es nepateicu, es biju kakāt. Video laikā es aizskrēju līdz mājām un aizgāju pakakāt, un tad atnācu atpakaļ. Cilvēki, nepadodieties savos mērķos dzīvē. Nevajag, jā.
Pat ja jūs dažreiz padodaties, Nu ko tu sit? ziniet, ko varat izdarīt? Šito, un tad reāli Nē, paldies teikšu, jums. būs good. Paldies, ka skatījāties. Cilvēki, nospiediet laiku, ja jums nav žēl, ja tas nav grūti. Paldies, tas atbalstīs. Super. Respekt jums, ka jūs bijāt šo gadu un arī iepriekšējos gadus un vēl joprojām vecos vidīgus skatieties. Paldies jums. Ierakstiet komentārā varbūt kaut ko. Jā. Varbūt jums ir kāda ideja, Ko jūs domājat par visu? smieklīga, varbūt laba. Moš mēs to varam realizēt. Jā, cilvēki, dai! Tiekamies nākamajos videoklipos. Tie, kas nav, nāciet uz Twitch. Mēs to esam katru dienu. Ja mums pēkšņi atkal nav videoklips kādu pusgadu. Jūs ziniet, kur mēs esam. Ja pusgadu nav video, tas Nu, nenozīmē, ka nebūs tā. mēs... Nu, piedodiet, viņš melo, nu tā reāli nebūs. Nu, nebūs pusgada, nebūs vidīgi. Bet es to saku, tā Ko es teorija tikko ir jāpasaka. pateicu Ja vispār. gadījumā nav vispār nekas, mēs 100 punktu esam streamā. Cilvēki, bet nebūs tā, piedodiet, tā reāli vairs nebūs. Bodybuildinga dzīve ir šeit. Baigi neizskatās. Iekšējais spēks ir spēcīgāks. Tā ir patiesība tieši tā. Un tas ir moto nākamajam gadam. Tāpēc tiekamies, cilvēki. Peace!